aizbrauks nomest prali. Pēc tam saliešu degvielu braukšu to mūsu bāzi tur. Varbūt nomazgāšu pašu truku, tas tāds baigi netīrais. Viss tāds apaudzis. Ja tur nebūs neviens arī vaskahālē daudz mašīnas, tā nomazgāšu. Ja būs, tad es tur neiešu stāvēt rindā, negaidīšu. 0 grādi, viņš man viss apsals līdz rītam, no vēja. Tā, kur bija jābrauc? Es esmu aizmirsis, es te pāris reizes to piekabas ņēmis un nodevis. Bet man jau bija aizmirsies. Kas tur bija jādara? 5, 7, 9, 8, 9, 9. Nu, labi. Mēģināsim. Norvēģu valodu spiedīsim. Tas ir mans, ir tā, 5, 7, 5, 7, 9, 9, tas ir mans. Ok. Nevajag man hunting. Kunda Orlands. L14. Ok. Tu gaidīs. L14 termi. 14. rinda, kur viņa tāda mums ir. Blin, kā tur bija jābrauc iekšā, es nemaz neatceros. 14. Mastegate, L14. Pašiem vārdu. Iet vilciens, nenonesīs man te. Vestes jāvāk mugurā. Labi, ka vēl ķīveres nav jāliek galvā. Nav neviens strādnieks, kam uzprasīt. Te jau viņi pa slinku sazīmēt uz asfalta. Vienreiz te kaut kur nometu. Tad viņš teica, nē, ka viņš kaut kur tajā galā jāvāk, kur prom jāliekot. Tas trailers. Tas ar to truku tur baigi tālu aizbrauc. Varētu viņam uzprasīt īsti no kur vai nosviest viņu. Palns viņa zina. Blin, tas aizbrauc baigi tālu. Lūdzu uzprasīs viņam. Tā jau feini var uzrakstīt L14, kur tik tas L14 ir. Nav no jausmas, kurā pusē. Numetīšu viņiem te pa vidu, lai viņi vāc, kur grib labi ieškabināt nosti. Nu varam braukt ārā. Aizbrauksim saliet degvielu. Protams, nepareizā līnijā nomet, viņš saka nākoši. Es saku, kas te jāpārvalk? Viņš saka, nē. Nākošais zinās. Nu, kam par nākošais pēc gada man būs tā piekabaši jāatver. Aizmirsīšu, kurā līnijā. Atkal mēs te gar veco savu bāzi braucam. Nu jau 2:30, viss. Jāmet miers. 8 sākts. 3 beidz. Tā viss strādā. Nu labi. Čau, viņi varu tā iebraukšu pēc savu mašīnu nomazgāšu. Te tās remas noliktos lielās. Ne, remā foršāk nekā kūpā. Te tā feināk. Nav pa tādu teritoriju jābaka, kad es tavam garā pa kūpobļu latko salikuši. Kas tur ir? Galvas zapravku uzbūvēšu. Vai to lādējam, mums nevarēja saprast.
Polis nojūt savu Olviķu, johai. Kas tad nu noticis? Atbrauc slēpot un nobrucis. Uz tā torņa izskatās, kad rodu gāzes, laikam gāzinieku pildītāji. Jābrauc šī te. Uno X-ā salies AD Blue un naftu saliešu. Kaut kā tur bija forši no abām pusēm jābrauc pa it, tad uzreiz abus tankus pildīt, nav tur jāstāv viens un otrs. Kaut kā man tur vienreiz izdevās tā. Baigi feini. Ringa noliktavas rekurlējā. Kā es toreiz tur nostājos? Kas tu tur nešancē? Kurš tur nestrādā? Lielais, mazais? Kam viņš nestrādā? AD Blue, ne? Man AD Blue tur problēma nevajag. Nevajag šito pusīti. Labi, iešu bildīt degvielu, davai, čaviņi. Nu, braucām mēs uz Brīni. Degvielu sapildīšu esam, AD Blue sapildīšu esam. Tagad traucamies te uz to Brīni. Skatīsimies, kas mums tur Vaski hallē darās. Būs, nemazgāsies neviens. Es jau braucu pa šito cēliņu, jo tur 44. tur jau noteikti stāvēs daudz mašīnas pirms apļiem. Tad te var ātrāk tikt. Ielīst priekšā. Te kaut kur vienu gadu bērnu nobrauca. Tad uztaisies reiz gājēju trotuāru. Atpakaļ bišķi uz līkumu. Man jau kāds trakais nesās moši pātru. Jā, baigā nelēma, jā. Nojaucos ar to fetu. Ko es tur liku to spilevas skalnīti ielikt tur kastē, nu tur zem motors, man kastē, tur man stāv kabeļi vēl kaut kāda ekstra. Tur NATO kabos jau vajag lifti cilāt, tas man tur mētās un tur koks tāds, kur sedlu pasmērē. Blin, tas netirs. Blin, cimds nosmērē. Vajag es vienreiz kārtību tur ievest arī, bet nu šī tāda augstā vējā, nu ne. Negribu tur ārā. 0 grādu augsts. No. Nu pie valda. O, ka viens iepļāvis malā. Dubļi vien nogriezušies. Nu, tur tālumā Brīni spīd, reku. Jūra, reku, tur tālumā, Ziemeļ jūra. Kaut ko sapūtīs tas vējš. Sniegu varbūt viņiem atpūtīs. Vai bērniem prieki ir? Viņam tur bija uzstic, laikam, vienas pāris dienas. Pagājušajā, jeb šogad, jeb pagājušajā. Čālīgs pietupās, lai vēl no... šito pusi brauc. Skūmel. Kūmel. Viņam jābrauc šito pusi. Gaida, kamēr viss mašīnas aizbrauks. O, viens pārgudreiz. Nu, jāapskaties, kas pa marku. 60 zīme, viņam jau garām jāneses. Viņam laikam pasaulē visiem tādi bišķi. 2 rievas, viena pierā, vienā pakaļā.
pārsvarā. Ne jau, ka visi, bet, Vīku maņš vēl nesās garām. Baigi tālu aizskrēja. Zudē, tu pie krustiem ar apstāsies. Karbonādu šo gaida mājā. Tās te vēl te pretī brauc, ko tu te brauc? Kas tās mums ir? Tas ir cits, bet es to sajaucu. Es domāju, ka tas kaut kā 2 brāļi brauc uz vienu mašīnu. Tas šeit ir savācīts. Siltumnītās atzīnuši vagoniņus, bobīļus. Kas te pa vagoniņiem? Mana nav tipa, nav, kābi neredzu, kaut kādi tur eiropiešu sūdi. Un visi, kur aizbrauc. Kad es riteri tad daudzās jokaidī. Kamēr es te uz apļiem brauku, skatīt jau priekšā man ar velopēdu. Tā paskaties, kā tur Stambulā brauc visi. Čik, vispār viena mašīna tolkam neapstājās. Bling, šitien uz apļiem. Stāv, gaida. Tā interesanti, jā, salīdzam. Jābēg jau malā, ātri iebrauc, jābēg jau malā. Ambulance nesās. Mēs te malā palienam. Kā Varis saka, mazā pie stūres sēdēja. Izskatās, ka laikam Laski hala tukša ir. Ofisnieki visi aizbēguši. Blīn! 3 nav, ne. Bērgs vienīgais traukšana. Ne vallam, mazgā gan viens. Labi, pagaidīsim. Kas tur iekšā mums ir? Uz piekabe. Tas mazgā. Labi, pagaidīsim. Labrīt visiem. Kas mums šodien ir? 4. februārs. Gaidām kaut ko. Darbus. Pagaidām nav nekā. Atpūšamies, skatāmies Agnes un riteņiem. Reku, YouTube, kā es grieztos. Man patīk, es te šatad arī paskatījos. Tik skaļi viņi tur runā. Es skatījies arī daži krieviski runājošos Amerikā, kas brauc. Un tad viņiem tur stāsta par savām mašīnām, kur viņiem tur, kādi tur iekārtots, un tad tu parāda tos televizoru turētājs, priekš kam tas televizors, tas nav vajadzīgs. Es labāk skatos to YouTube televizorā, nekā telefona acis čakarēju. Atlaidies gultā uz lielu ekrānu lūru vakarā. Vakar es noskaties vienu somu seriālu, Konflikts saucās. 6 sērijas, pēdējo, nedabūju valodu. Somu valodā, bet bija fragmenti, kur arī angliski runāja, un vismaz sapratu, kas tur beigās notika. Ļoti laba filma, Konflikts. Varat paskatīties. Un tā mēs te sēžam bāzē. Bija aizgājis visām dušām, paēd brokastis. Un tagad tā arī slaistos.
Cik pulkstens jau mums ir? 9:30 nāk. Es domāju, ka viņam pusdienlaik kaut ko iedos, tāpēc, ka mans treilers ir kaut kur pazudis. Nu, labi, pagaidām visiem, čau! Labrīt visiem! Kārtējā darba diena ir atnākusi. Vakar man te tāda Lilesandā atrodos. Vakar tāda šaize sanāca. Pat nezinu kā. Braucu pa E30 tunelī. Un tāds sitiens pa spoguli labā pusē. Spoguls pa logu. Te parādīšu. Un tā tas logs viss saplīsa. Spoguļi lupatās. Tur redzēt neko nevar, ar izeleņu pietikli vismaz kaut kādās lampiņas aizmugurē redz. Pat nevar iedomāties, kas tur bija. Ja es būtu piebraucis malā, tad es būtu refam augšu nonesis. Vai tur kāda lāsteka gāzās lejā no tā tuneļa. Es pat nevaru iedomāties, kas tur varēja būt, ka šitā man tāds bāziens bija. Vienreiz man arī bija, ka braucu tuneli ar tajā pašā vietā, bišķi tālāk, kad tāds sitiens bija, troksnis tā kā riepi izbliež. Es izgāju, apstājos tankštelē, izgāju ārā, riepas veselas, refām visi stūri veseli. Nevar saprast, kas bija tāda karš, ritīgs tāds blieziens. Tā kā pēc kaut kādiem, nezinu, laikiem, nedēļām, nezinu, piekap kabina nost, laikam bija tunelī no tām lampām tas bleķis nokarājies, atskrovies vaļā, un es tieši pa vidu refam trāpi, tur, kur motorām nāk tie plasmasi, tie pa gaisa aizgāja. Tie bija tunelī, laikam, atskrojušies vaļā, tieši man degungāli atvērušies. Bet kur es vakar pa to trāpīju, es saprastu, kreisā pusē, ka tur nesamainies ar mašīnu, sadauzis poguļus, bet labā pusē. Es pēc tam reģistrātoru gribēju ieslēgt, bet viņš man kaut kāds tāds pēc 3 stundām viss dzēšās ārā. Pēc 3 stundām dzēšās ārā un, kā es atbraucu vakarā uz parkingu, tas jau bija izdzēsies. Tas moments tieši tu ir paskatīties, kas tur bija. Vakar uzrakstīju tur mūsu aplikācijā, ka tāda šaize ir. Un tagad būs aizbraukšu, izkraušos Lilesandā un tad braukšu. Starts jāspiež. Norge. Liksim 10 minūtes pauzi. Uzliksim 5 minūtes sagatavošanos. Man ir tagad vēl Lilesandā jāizkraujās. Asko. Tad man ir Kristiansādā tīne jāsavāc. Kaut kādi sviesti, 7-8 palets. Sorlands čipsos čipsi jāsavāc, 14 palets laikam bija. Tad bija saldējums, Henning Olsenā jāsavāc. Bet nezinu, cik jāskatās. Tev Sorlands čots, tur vēl saldētā gaļa. Tad sirātā saldētā gaļa jāizmet. Tad uz brīni jāizbrauc pie tranzītā, kas iet tālāk uz Bergenu saldējums. Tad vajadzētu tā kā tīni klepā izmest. Tos sviestus. Ja tas paliks plašās beigās, ko tur murgoja, tad jābrauc ir uz kūpu, 2 noliektos čips izkraujās tajā, noliektos saldējums tajā. Tātad man sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vietas šodien no Lilesandas līdz Stavangerai. Nezinu, kā tas būs, kā nebūs, labi. Ārā, cik mums rāda -6 grādi, juhodi. Iedarbināsim, lai parūc. -6 grādi.
Man no 8 līdz 9 tur asko jākrauj ārā, bez nav jēga, nekur skriet 5 minūtes pauzi. Kāds 5 pāri, tur es būšu. Nebūtu tas spoguls, tad es man brauktu, bet, man jāiebrauc Skānijā, lai viņi vismaz to spoguli nomaina. Ja nebūtu man tas vēja aizsargs logam, kur izloza rops, man liekas, logs būtu, tas spoguls būtu ienācis iekšā ar visiem stikliem. Bļāviens, šī tāda šaize. Nezinu. Pēc tu tuneli tolkam pat neatceros, kurā es tur iebliezu. Es pēc izbraucu ārā apstājos, visi tie spoguļi tur plivinājās vados. Un tad es viņus apsēju. Kas tur? Ceļa zīmes, tās, kas tur ir zīmes, 70 apdzīt aizliegts. Ja es būtu pielīdz tik tuvu, tad būtu refam stūrs nonesis, būtu jumts atvēries. Nezinu, labi, kā tā ir. Labi, pagaidam, čau. Labrīt visiem, 6. februārs, esmu atbraucis uz Skāniju. Labi, pasūti, rekā, es te uztaisīju tā šaize. Spoguls man tāds izvarojās viss. Loks arī vienā tādās. Tā šitā es te braucu, es vakar biju Kristiānsandā servisā, viņiem spoguļi nav. Oslo, Altā, Hāmarā, kaut kur tur vēl bija tie spoguļi. Tad viņš sazvanīja, ka no Oslo atsūtīs te uz Stavangeru un sazvanīja arī to servisu, ka 10. tipa mani paņem Stavangerā. Es nomainīju spoguli. Vakar jau man iedeva kravu atpakaļ, es saku, atvainojiet, esmu atčakarējis te visu padarīšanu, nekur nevaru krauties, nebraukt. Labi, skaidrs. Kaut kāds jaunās Skānijas nostāv 500 niec ubogi atkal. Vēl tās plānās mašīnas pilnīgi tracina. Labi, čau, iešu iekšā servisā. Autiņu paņēmu iekšā, piekabi noķēju. Aiziešu paskatīties. Tur mūsu refu servis ir. Tad sniedziņš saka, nē, refiem servis. Apskatīšu, kāds tur tās mašīnas ir. Nārtams kārtējās pasūtīs plāno galu. Cik tad viņa sanāk? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7. Jā, bet atpakaļ lukturi vēl jau vecie. Visi vecie vēl joprojām. Nav jauno. Tas ir smieklīgi īstenībā. Ķēdē. Kas tas pāķi tāds? Šitas lukturs, kāds Skānija piedzima, tad šitas lukturs joprojām ir. Viņš vispār neko nedara. 6 mirstīgi. Kāds vodu. 500. Tie mazi šitie pat nav pat supermotori. Nafik tāda mašīna. Pietiek ar tādu braukāju. 560. Ko viņš atšķirās no tā 500. Vēl viens 500. Tas jau citai komponei, tev jau klaksona zīmēt. Vēl viens 560. Tāda. Ja godīgi man nepastīk šitās mašīnas. 3, un tā ir 560. Kaut kāds 1, 2, 3, 4 laikam. Ar ko tad atšķirās tie 560. Tas pats mirstīgais lukturīts aizmugurē. Kā jau nav. Vēl viens čāms. Tā var tos pats lukturīts. Jā. Tie lukturīši patīk, ka viņi vispār nekādu gaismu nedod. Es esmu salīdz pats nopircis ledenieces. Bet šitan atpakaļ gaidz darba lukturs nevar ielikt. Es te pats ieliku. Lai tu redzi sānus. Bet nē. Vienīgi te 560 spēcīgāks. Vairāk nekas no tās mašīnas nav. Pilnīgi nekas.
Nu, plānais gals. O, rekur, 40 R. Kas tā elektriskais? Mamma mija. Nu, bļāviens. Modelis. 500 jau man būs, jo es nogrēkoju, man spēcīgās nedo. Visiem iet ātrāk, man tikai 85 uzregulē, tāpēc, ka es te kaut ko sāku daudz runāt pretī. Bija servisā džekiem pateicis, man uzregulē 90, man tā kā uztaisa uzbraucienu, kā bez viņu ziņas. 5. 10. Jā, nē. Braucu to leco ķēmu, nekādu jēgu. Tāda čau. Skānija. Va? Kas pa pederē. Es šodien tur skatījos YouTube par tiem trukiem, visādiem tur tāds video gāja. Tur pa amerikāņiem, pa visādiem tur, pa tiem, kā tur uzķīlēties, kādas tās mašīnas. Tur tiem amerikāņiem man no 350 līdz 505 zirgiem topā vairāk. Un tad rāda vēl visādas tādas. Iveka bija interesanti. Attaisa sānu kastu vaļā, izvelc tādu, tā kā uz sliedītēm. Labo kastu. O, runareku saudā. Izvelc to sānu kasti vaļā, attaisa, izvelc tā kā ārā un tur kannīt ar ūdeni. Un tad tur nomazgās niestumu atpakaļ. Tas gan tāds baigi labais variants. Un kas tur vēl tāds interesants bija, kā mazu rādīja, tipa tā kā, uz 6x6 piekabe tādu uz lieliem riteņiem. Tāds pats kamaz, kāds viņš bija, tāds viņš ir. Un tad tā kā dzīvojamā māja tur braukt off-roados, jau kur tur vans parāvis. Viņam 260 zirgi, blīn. Un ārzemniekiem vienkārši zavīdujot, kā viņš teica, inesstranci zavīdujot. Un tad parādīja Volvo tādu, 4x4. Tam abi priekšā pakaļā tie tilti grozījās. Tam bija 460 zirgi, arī tāds off-road bīls, kur tu braukāt pa kalniem. Un apstājies parkingā un to pacel. Tā visai dzīvojama ēka, jumtu uz augšu, es nezinu, tur bez mazliet pusmetra. To es saprotu. Tas kā maz 560 zirgi, viņi visi eiropiešiem skauž pilnīgi, kā tāda laba mašīna. Redzi kāds te. Šitas ar labais abi tilti, man bija Skāne, kur abi tilti vilka. 700. Šitas jau Volviks. Kā tas te iemaldījies? Zemā kabīnīt bez 700. Es labāk brauktu ar šito. Zemā kabīnu negados Skānī 500. Tipat tā. Mana piekabīta reka visa netīra. Aizķer šodien pie tām rampām braucot klāt. Mums ir tādas trubas. Tas spoguls sasits labā pusē, neredz, kur pievēja kā brīzgalika noplēs. Nākšu mājā. Urmašīni jāieborē, viņš man nepazūd. Tad tās trubas augstas, kaut kur tā, līdz pusratam. Un uz milimetriem, gan labo, gan tad stumies iekšā, un liekam atspiedās. Labi, ka vispār nenoplēs. Redzi, ar kāds baigais. Šitas arī liekam. Šitam apriekšu valkošā. Visi tilti valko, bils. Tas ir labais. Labi, nav ko tampelēties. Šitā Skāne man patika, vecā. Protams, augstā kabīne. Tās bija mašīnas, dubultie logi. Viss normāli. Šitās jaunās man visi. Tagad sēžu un gaidu, skatos ziņas. Ko tur murgo? Tāds veikums ir. Tolete. Kafiju var strēbt, bet ūdens nav. Kafiju var dzert spaiņā. Pagāja 5 stundas 20 minūtes. Kā čaļi te baigi strādājuši. Melns spoguls, pielikuši to plasmasu, logā ielikuši loks jauns. Tas melnais spoguls nāksies kaut kad viņu nokrāsot noteikti. Kaut tas plasmas šitas, tas, kas te vējasargs, viņam nebija no rūpnīcas, bija pats tos lielos pielicis. Un viņš tagad man šī tāds. Es tos lielos, tie mazie sodīgi. Durs aiztaisīs. Kur viņš atslēgs? Fifāns. Ieliec te kaut kur iekšā. Ievās atslēgas rakur. Es sēžu mierīgi, es nemaz neredzēju, ka viņš izbrauc ārā. Jābrauc krauties gurķis, tomātus un visus pārējos. Labi, blīn. Pašam puls kabatām, es arī esmu kadrs.
čakarējos te. Pieķēt jābrauc ar steiktu. Bļet, stāvi tagad. Labi. Čau. Es mākšu pēc kaut kāda acitona, kā neapreipst. Šito salāžojuši. Neko nesataisīšu. Labi, čalīši, čau. Nu tā, mums ir sestdiena, vakar atbrauc 10. vakarā mājā. Bišķi kāps, pat už ir tāds sniedziņš nāk. Jānotīra pagalms. Pagaidi. Stopē. Pietiek muļķībā nodarboties. Čau. Kaut ko te filmēju, pats nezinu, ko filmēju. Lēžam uz veikalu. Martins jau mašīnu iedarbinājis. Iztīrījām pagalmu, bet atkal sniegs nāk. Ieslēdza mašīnu autonomu, lai parūc. Ko tu tur pīpi? Blin, šnores ar tiem itāļu zābakiem atšnorēs. Blin, tī itāļi ar tiem nodas klauni.